Maļinovas pagasta zemnieku saimniecības Ainava īpašnieks Valērijs Ančevskis ir prasmīgs saimnieks un agronoms. Savu saimniecību Valērijs dibinājis 1995. gadā, bet kopumā darba pieredze lauksaimniecībā ir kopš 81. gada. Ainava ir viena no lielākajām un modernākajām saimniecībām Daugavpils novadā. 940 hektāru lielajā platībā pārsvarā tiek audzēti graudaugi un rapsis. Augusta pirmajā nedēļā saulē vēl bagātīgi sildot, ka Viežupļavā raiti darbojās kombaini, kas novāc šī gada saimniecības ražu. Valērijs Ančevskis stāsta, ka raža šogad ir vidēji liela, tomēr citus gadus ir bijis arī sliktāk. От ржимы отказались практически уже. В прошлом году она погибла вся. В этом году было посеяно 40 гектаров, и она... No rudziem praktiski esam atteikušies, jo pagājušajā gadā tie gandrīz visi iznīka. Šogad tika iesēti tikai 40 hektāri, bet arī tie neizauga. Tāpēc mēs visu pārsējam ar kviešiem un no rudziem praktiski esam atteikušies. Manā zemiņu augsnēs labāk aug vasarāju, nevis ziemāju. 10 gadus es nodarbojos tikai ar ziemas rudziem, bet pēdējo 2 gadu laikā ne tikai man, bet visā valstī kopumā ar ziemas rudziem viss ir mainījies uz slikto pusi. Tāpēc ir jāmeklē alternatīvas un jaunas tehnoloģijas, kuras ļautu agrāk sēt un agrāk arī nopļaut. Saimniecībā vidēji dienā tiek apstrādāt 25 hektāri zemes un iegūt 250 tonnas graudu. Izaudzētos graudus un rapsi saimnieks pārdot vietējām firmām, savukārt sienu lopkopjiem. Produktivitāte sniedz Eiropas Savienības piedāvāto iespēju izmantošanu, tāpēc pagalmu krāšņo visdažādākā lauku tehnika. Šogad vienprojektu ietveros izdevies iegādāties jaunu traktoru, pļaujmašīnu meliorācijas grāvjiem un graudu kaltažāvētāju. Pateicoties modernajām tehnoloģijām, pēdējos 3 gadus saimnieks arklu augsnes apstrādē nelieto vispār. Я думаю, что все-таки за беспахотные технологии у нас будущее. Когда... Es uzskatu, ka mūsu nākotnē tehnoloģijā, kas paredz neārt zemi, kad ar pirmajā brīdī liekas, ka tas ir labi. Tu esi pacēlis zemi un tā elpo. Savukārt, kad near, tad ir miljonu sakņu uz katru kvadrātmetru, kur savairojas dažādi tārpi un laboles. Tārpi savāc ūdeni, kas ziemā sasalst un veido dabīgu aramzemi. Agrāk, kad mēs arām zemi, mums nebija tik daudz tārpu kā šobrīd. Kad gaiss ir mitrs, tad to ir ļoti daudz. Tārpi sniedz daudz labuma. Tie pārstrādā pārpalikumus, veido mēslojumu un baro augsni. Ainavās tiek nodarbināti 18 strādnieki. Valērijs rūpējas, lai tie tiktu noturēti, gādājot par darbu arī ziemā. Par labo saimniekošanas prasmu liecina gan uzticīgie strādnieki, kuri Valērija uzraudzībā strādā kopš pirmās dienas, gan daudzie atzinības diplomi uz sienas. Nevelti zemnieku saimniecība Ainava šogad ir viena no konkursa Daugavpils novada uzņēmējas pretendentiem uz nomināciju Ražotājs 2011.